Mūris zemi, skaistajā Latvijā, kur baudam mīru, dzīvojam pie mīrīgam debesim. Bet vienmēr tas tā nav bijis. I šodien mēs pulcējamies Audriņu cīmā, kur ir notikusi milzīga traģēdija. I katru godu atnākot iz itū kolnu, likās, ka cilvēks ir vienkārši neaptverams. Jo kas ir galvenais cilvēkam? Protams, tie ir dzīvība. Bet šeit, itamā cīmā, dzīvību zaudā vairāk kā 200 cilvēku. Ir pilnīgi bez jebkādas jēgas. Jo lielvaras īti porīt mūsu skaistajai zemē. Kas tieši no to? Protams, diemžēl tie ir cilvēki. Cilvēki, kuri navainīgi, vienkārši dzīvoja, līdzpētīs, audzinot savus bērnus, izmocēt, lai turpinātu mūsu dzīvi. Bet viņi ir bez upuri. Upuri lielvaram, kas ir goši pori itā zemē. Arī šobrīd, diemžēl, tas notikums arī tiek izmantots kā propaganda dažādiem mērķim, nelabiem mērķim, kur mēs ar bailēm domājam, kāda būs nākotne. Diemžēl, man jau daudz gadu ir dzīvoju savā mīlējā Latvijā, i nekad nav bijis tāds jautājums, ka mums vajag domāt par savu drošību, ka mums vajag domāt par to, kur mēs veidosim tādas vietas, kur cilvēki var pasaglabāties. Tāds nekad nav bijis mums, bet šobrīd tas ir atnocis atkal. Ar lielu spēku. Man liekas, tas notikums, 4. janvārs, kas bija Audriņos, daudzus gadus atpakaļ, 2. pasaules karā, ir tas, kas ir tāda liela izsaukuma zīme, liels brīdinājums, ka cilvēka darbības, cilvēka uzvedība nav kontrolējama. Ir tas, kas notiek cilvēka protos daudzu, kam svarīgāks ir nauda, vara, i teritorija īkarota, ka jūs proti nav vienkārši savienojumi ar mūsu ikdienu. Šodien mēs esam īpaši aicinoši parunāt par viesturi, pastostāt par tiem notikumiem šeit Audriņu cīmā Latvijas kara muzeja viesturnieku Kasparu Strodu. Audriņi, te ir vieta, kur pirms vairāk kā 80 gadiem notika ļoti traģiski notikumi. Bet te ir arī vieta, kurā jau pusgadu, 41. gada decembrī, padomju okupācijas varu nomainīja nacistu varu. Un abas divas jos nesa okupētajām teritorijām cīšanas, bādas un arī iznīcēbu. Tāpat kā pārējie okupācijas režīmi, arī nacistu režīms okupētu teritoriju iedzīvotājus un tos resursus izmantoja savam koloniāliem mērķim, un cilvēks principā bija kā sekundārs olūts lielvaras reicībā, un jūs izmantoja savu mērķu sasniegšanai. Bieži vien arī nereikinoties ar pilnīgi vienkāršām cilvēku tiesībām, kas paredzēja arī nepakļaušanās gadījumus cilvēkus vienkārši fiziski iznīcināt.
Un šobrīd mēs atrodamies vienā no tādām vietām, kur 83 gadus atpakaļ, 41. gada decembrī sākās traģiski notikumi. Un es gribētu varbūt atgādināt tu notikumu chronoloģiju, jo mēs runājam par pašu traģēdiju, bet traģēdija bija arī, kā tas parasti viesturē ir, arī chronoloģiski secējumi. Tātad 41. gada 18. decembrī Audriņu cīmā patruļēja divi Riezeknes policijas īcekļi policisti, Alfons Ludboršs un Leonards Uļānaus, un pie vietējos iedzīvotājus Anisas Glušņovas sātas jūs pārsteidza 5 apbruņoti sarkanarmīši, kas bija izbāguši no vietējos Riezeknes karagustāņu nometnes. Sākās apšaude un goja bojā viens sarkanarmīts un viens no policistiem. Otram izdevās izaguloptīs un, protams, par piedzīvotāju paziņoja īcekņa vadībai. Bet poši sarkanarmīši, kas liepās Audriņu sāģā, bāga uz neutrānu pusi. Aizbāgušu sarkanarmīšu meklēšanā iesaistēja vairāk kā 100 policistus, jo nacistu okupācijas periodā, protams, vēršanās pret okupācijas režīma institūcijām paredzēja diezgan stingru sūdus. Un meklēšanas rezultātā Majaptes mežā policisti atkal sazadījās ar sarkanarmīšiem, krita vēl 3 policisti, ko sakas bija taidas, ka 41. gada 22. decembrī Daugavpils ģenerālkomisārs Strauks izdeva pavieli par Audriņu sāģes iedzīvotāju arestēšanu 30 no viņiem, tātad vērīšu korpus vajadzēja nogalinot Riezeknes ierga laukumā publiski un sātas nodedzinot. Paralēli tam notika arī sarkanarmīšu meklēšana, un 41. gada pošā, principā, valsts gada pēdējā dienā, Maltuvas sāģā viņi tika arī izskaidļoti un arī nogalinoti. Pēc iepriekš minēto Strauka pavieles 42. gada 2. janvārī Audriņos ieradās Riezeknes policisti kopā ar papildspēkiem un nodedzināja visu sāģu, bet 10 dienas iepriekš, 22. decembrī, visi sāģes iedzīvotāji jau bija aizvesti uz Riezekni, un daļa no viņiem izlūdzēta Riezeknes cietumā, daļa dažādos panīktaupos. Šos 2. janvāra notikumus, kad dega Audriņi, atcerās arī Riezeknes apriņķa iedzīvotājs Virgofils Stepans Sēļs. 42. gada janvārī, kad mēs ar tāvu braucam no Riezeknes pēc sportējos nopratinošanas uz Riezeknes Gulbenes šosejas, tāvs tikko paspēja nozagvīstīs molā, lai nosim neuzbrauktu smogo mašinu, kurā sēdēja daudzi policisti. Mēs izagrozamies grovī, pēc tam, kad mēs bijām jau uz Kļavu tēruma, kurā atsavērās plašs skots, uz visām pusēm mēs ieraudzējām daudz guņu līsmu. Taga Audriņi. Minētī braucēji, tātad bija Audriņu dedzinātāji. Itai traģēdijai, protams, ir arī sadzīvisks moments, jo jau padomju gados, kad Audriņos notika arī daudzas ekspedīcijas, arī vietēji iedzīvotāji stostīja, ka starp divām Audriņu iedzīvotājiem iespējams ir bijušas nesaskaņas, kas arī varētu būt viens no cēloņiem Audriņu traģēdijai. Proti, viena no sīvītiem, tātad uzvārdus varbūt nesaukšu, bet ir sautēku mērķu vadēta denunciējusi Rodiona Glušņova, tātad viena no sarkanarmīšu moti, un tas ir iespējams, dēļ to arī izradušies Audriņos 2 policisti. Bet jau vērā to, ka dīzin vai 5 apbruņotu sarkanarmīšu sagūstēšanai izrastos 2 policisti ar 2 vīročiem, un viens no viņiem bija bojots un ar ļoti mazu munīciju. Tas, protams, nekaidā mērā nemazināja to traģēdiju, kas notika Audriņos 42. gadā. Un mums ir jāatcerās, ka
jebkurš totalitārs un autoritārs režīms nes sevī bailes, izniecību un vietējās sabiedrības pakļaušanu. Un nevienam no viņiem neinteresē ni to iedzīvotāju vēlmes, ni arī dzīvības. Jo, kā es iepriekš minēju, tas viss ir paklotots katra režīma vajadzībām un tas, kas notiek arī Ukrainā šobrīd. Mēs redzam, ka tas viss ir ciklisks ar dažādiem, protams, mainīgiem momentiem. Bet mums ir jāsaprot, ka drošība un arī līdzcilvēku dzīvības un viņu likteņi ir arī mūsu pašu ietekmē. To mēs būtu jābūt uzmanīgiem, demokrātiski domājošiem un atbildīgiem. Ne tikai par sevi, ne tikai par savu valstu, bet par katru, kas mums ir kaimiņus, par draugiem, skolas biedriem, radiniekiem, par katru, lai tādas tragēdijas vairāk nav. Protams, to viesturi veidoja cilvēki. Neviens cits kā cilvēki. I lai kā būtu šodien sopīgi sacēt, arī tī traģiskie notiekumi bija cilvēku rūku darbs. I goja bojā cilvēki, kas bija navainīgi, kas nemaz nazavielējās, izasaistēt temos viesturis dziernovos, temos savstarpējos cīņos, I vienkārši gribēja dzīvu. Tie bija mazi bērni, kuri varbūt jau šodien būtu izauguši, būtu starp mūsim, I viņiem būtu bērni, I dzimtas turpinātos. Bet jūs aprove, vienkārši nažielīgi aprove kaut kādi cilvēki, kam protā ir pavisam citas lietas. Tieši tā, kā Kaspars šodien sacīja, arī Ukrainā šobrīd notiek tas. Mēs ar bailēm domājam, ka tas var porīt robežu atnāk arī pie mūsim šeit Latvijā. I, protams, mūsim ikvienam sabiedrības cilvēkam ir jodara viss, lai mazinātu to, ka tas varētu notikt Latvijā. Mūsim savā starpā ir jābūt priecīgiem par to, ka mēs dzīvojam mūsu jaukajā, labajā Latvijā, I dzīvojam tiešām bez bailēm. I tas ir pats svarīgākais mūsu dzīvī. I tas, kas notiek starp lauvaram, būtu ļoti labi, ka mūsus naskartu, bet mēs par to nevaram būt atbildīgi, bet mēs varam cīņāties I no visas sirds, arī I to notikumu atcerotos, likt jau priekšā kā piemēru, kā negatīvu piemēru, kas notiek ar cilvēkiem, kad tos robežas tiek pārkoptas. Šodien es no sirds izsaku līdzjūtību visiem tiem, kas itamā cīmā vēl ir palikuši, kas ir radinīgi, kas atcerās savus mīlus, kas aizgo bojā pilnīgi bezjēdzīgi. Es arī ļoti priecājos un lepojos, ka mūsim ir cīmats atkal iz tom grupom izaucis, ka ir Audriņu cīmats te pie Lelos šosejas, kur cilvēki garam braucot, redz, ka dzīvoja cilvēki labi. I tas ir pats svarīgākais, ka nekas nepazūd. Patiesībā te vīta nepazūd. Imā dzīvoja cilvēki, kas strodoja, dara lepnu savu pusi, I kas ir atpazīstami visā valstī I toļākais jūs. Šodien, itamā piemiņas laikā, es aicināju visus ar klusuma brēdi gūdinot aizgojušos cilvēku dzīvības. Aicinošu visus nolikt zīdus pie pieminekļa, kā piemiņu, kā atceri tiem cilvēkiem, kas ir bojā Audriņu cīmā.